Šodien brīvdienu ceļvedis devās uz Jelgavas pusi. Iegriezāmies Jelgavas turisma informācijas centrā un uzzinājām, kādas šeit ir turisma iespējas. Jelgavas jubilejas gadā vietējie gidi sagatavojuši 10 jaunas tematiskas ekskursijas, kas ļaus iepazīt Jelgavu cauri gadsimtiem no dažādiem skatu punktiem. Turklāt gidi padomājuši par īpašiem tērpiem un gaidām dažādi pārsteigumi. Lielākā daļa ekskursiju ir pa pilsētas centrālo daļu, bet ir arī viena velo ekskursija, kas vedīs pa grupas prāta vētrapēdām. Vēl šodien aicinām atbraukt uz Smilšu skulptūru festivālu Jelgavā, kas šogad notiek jaunā vietā, Pasta salā. Festivāla tēma ir nākotnē pēc 750 gadiem, kas veltīta Jelgavas 750 gadu jubilejai. Visa gada garumā plānota plaša pasākuma programma, bet svētku kulminācija būs mēneša beigās no 29. līdz 31. maijam. Esot Jelgavā, noteikti apmeklējiet Svēto Trīsvienības baznīcas torni ar interaktīvajām vēstures ekspozīcijām un skatu laukumu, Jelgavas pili, kur iekārtots muzejs, un Kurzemes hercogu kapenes, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, kur var apskatīt unikālas gleznas un ekspozīcijas par dažādiem laika periodiem, un Adolfa Alunāna muzeja, kur jūtama 20. gadsimta sākuma aura un teātra tēva radošais gars. No neierastāka skatu punkta Jelgavu var iepazīt braucot ar vikingu liellaivu Nameisis, romantisko kuģīti Frīda vai izklaides kuģi Mītava. Vēl līdz maija beigām ik viens var piedalīties akcijā Garša stūra Jelgavā, nobaudīt pilsētas īpašo piedāvājumu, pamatēdienu hercoga bura, desertu Šarlotes skūpsts un atspirdzinošo dzērienu Jelgavas Bellīnī un saņemt fondī trauciņu ar Jelgavas simboliku.